Jāgermeisters, ledus augsts. Viens no 371 battle organizatoriem. Malā piekdiena, vai mēs varam iedot troksni? Superīgi! Šodien ir pienācis fināla battles, un pirmais no fināla battliem ir battles pa 3. vietu. Tāpēc, battle rapper, pa labi no manis, pasaki, kas tu esi? Eikšo prāts. Viens no 3, kas šo sūdu aizved no sākuma līdz pat galam. Šūtauts visiem, kam es nepatīku. Salūts visiem savējiem. Aiziet! Super! Tāpatās reper pa kreisi no manis. Pasaki, kas tu esi? Jau, Dzenis. Sap, kā jūtaties? Dzenis nav atnācis viens pats. Ļoti liels paldies, ka esat atnākuši šeit. Iedodam arī Dzeņa skvadām reāli lielu troksni. Draugi, kas atbalsta, tas ir svarīgi. Ok, pirmais, kas sāk batlā, ir Dzenis. Tāpēc pirmais beats, pirmais rauns, Dzenis sāk. Jā, sap. Piekļūsti viegli tā vietām, kur ķipā reperi tiek. Pēc šī būs to pliķis papīri un piekļuve liekta. Piera karst un jau pieradi, ka iekarsti mazliet. Es no Jūrmalas esmu, ja esi piekrasts haizivs. 10 gadu skilā ieguldīji liek. Ierādīšu vietu, tev ja šķiet, ka pienācīgi bliez, ok? Ceru repam liksi tu mieru, jo kad izliet savus trekus šķiet, ka sintizē miegu. To ar stilu vēl te prastāku kā brīvības iela. Kamēr Dzenis ir traks, kad apkārt zilītis skrien. Tāpēc viltīgi bliež līdz zilbs griež te pat liesu. Tas ir pilnīgs sviests, ka daudziem izklausos kā zinību diena. Bet tev paniskas bailes, kā no stūra hatas. Tur tu dzīvo to mazāk kā tavs čūskas gads. Tas ir neizdevies stāvs, tā kā banāla balle, kur tu bērkus liec tik lēni, ka te izklausās pēc nākamā panta. Bet es nemīžu vispār, bet uz ziliem tik patīc. Tāpēc domāju, ka raksto teksts iznieko papīru. Un kas izriet no taviem faniem, tiem, kas to paliek ar katru papi sienu piepistos mazliet. Eikšo paņēm, to tavi fani bieži nopras. Tu neesi repaks, drīzāk batu repu liemni šomas. Kaut kas teica, ka tu piemērs esot, bet man nepistie čaļi, kas nāk dziedāt batlos, tāpēc piedrāž. Es piegāšu tā tiešāk un vienmēr, kamēr tavs vārdu krājums raksturojams kā liekvārds. Nevar iestāstīt sūdu man, ja ienācis būšu, bet tu uzkāpjot uz stage šodien pieļāvi kļūdu. Domāju, uzvara būs kabatā, jo ielikta sirds, bet pusfinālā tomēr pasūtīji dīdžeju dirst. Ideja 100, bet tev acis jau uz izeju mirdz. Mani gaida uzvara, bet tevi gaida vidējais pirksts, ej! Ejo! Kā jums patika pirmais Dzeņa rauns? Laiks ir atbildēji. Eikšo, aiz tevis vārds. Pirmais rauns, pirmais beats. Visi beatmakeri būs apakšā aprakstā zem mūsu YouTube video. Ejo, Eikšo, aiziet! Ej, ornitologs Ojārs. Ej, es nekad nedomāju, ka man būs jāiet pret putniem. Pamaucot līdz piedzadājumu, ķipa nav sarežģīts. Ok. Klau! Yeah. Yep. Man nav tukša galva, man tik besīra un sausa. Man nav tukša galva, man tik besīra un sausa. Man nav tukša galva, man tik besīra un sausa. Cenīts atkal spārnas lauž, jo līmeni šim pār augstu. Man nav tukša galva, man tik besīra un sausa. Man nav tukša galva, man tik besīra un sausa. Man nav tukša galva, man tik besīra un sausa. Cenīts atkal knābi lauž, jo pārāk daudz to dauza. Saka, kas par traku, tas par traku. Dzeni novelc masku
masku, taču nemaz neizskaties, tu tik stūps, it kā gudrs žeks, bet kaut ko muld. Uz visu skatoties caur skeps, tāpēc rapot tev te nespīd veids, dzenīm atkal paraubēs, pavasaris putnu laiks, tāpēc suka labāk izdari skaisti, bet turpat patni suņu laiks, tāpēc vilkiem laikšos kaklu sāj, tu labāk paklusē mait, nebojā man kaifu ait. Pēc tak vienreiz smirdēt, tevi vispār nevar dzirdēt, jā? Lai dzenis rapot un skanētu dobu, tam putnam bekos vajag veselu kori. Un kad tu vicini te tās rokas, centies vairāk sargāt žokli, jo likums tevi nesargās tik ļoti, kā to sīko kropli. Proti krējumi pieru, tu vēl dabūs man te ciest. Salūts visiem, kam nav griezt, lamāt otru nepiespiest. Un žūrijai nav grūti spriest, ja pūles apēc sūdas viegli. Man tik besī runa sausa, man nav tukša galva, man tik besī runa sausa. Man nav tukša galva, man tik besī runa sausa. Dzenīts atkal spārnas lauž, jo līmenis šim pār augstu. Man nav tukša galva, man tik besī runa sausa. Man nav tukša galva. Man nav tukša galva, man tik besī runa sausa. Dzenīts atkal knābi lauž, jo pārāk daudz to tauza. Jeb! Karsti. Es domāju, ka baigi negaidīsim un turpināsim. Dzeni, tev ir jāiesāk otrais rauns, otrais beats. Sagaidām ar lielu troksni un Dzeni un otro raundu. Melo Shake, aiziet! Hei. Nu jā, ķipi jau normāli. Kaut ko jau var, bet klāt. Miķis ir tik karsts, ka vajag cimdus. Rokās labi nepaliks pēdas, ja tevi no tilta nogāstu. Un tālāk diez vai staigās pa rajonu zemi, jo tu tiksi paralizēs tā kā salonas seja. Netiksi uz priekš tik pa pitstopu klīstot, un to zinot, es brīdos rindas liekot pa tīro. Mana izdoma dīlo, kā tevi izkropļot bītos un skujāriju, it kā būtu hip-hop cheat-code. Tāpēc savas acis vari blisināt un bolīt, tu neizklausies labi, pat ja vicinās rokas. Jūtu līdz tiem, kas tevi slavēja pārdroši, neviens pat nezināja, kā pie Miķa paķers bālo. Teksts savērti vārdos, bet tie smadzenes nelien, tāpēc eikšo sapnis 4 saifers no 4. Es nespiešu, bet labāk jau uz izēju bīdi. Ja ar saiferiem nav gana, tad tu tagad sapis Niklau bītis, lai redzat īstu, kā optika brīdinu. Viņš nav nekāds 50s, drīzāk gangsters no Optima līnija. Gatavs teksts, jā, tev ilgi tas prasīs, jo to materiālu izdos, kad maksimā būs rindas uz akciju. Viņš zin, ka ķipas vilina kā spirts, tad tu esi vairāk pārspīlēts kā indiešu films. Tu ienāc šeit iekšā ar tik pliekanu pieredzi, kamēr spitojas vairāk nekā siekalu dziedze ir rauns. Ok, Dzeni. Sagatavojies! Iedodam troksni Dzenim! Iedodam troksni Ekšo! Ekšo ir jāatbild. Aiziet, Melo Shake! Tas tā kā uz žilitona. Savu šaut putnas. Tas ir tās satīna pasaules stils, tik tu, ka pat vari pataustīt skills. Tas ir tās satīna pasaules stils, tik tu, ka pat vari pataustīt. Tu neesi pirmais dzenis, kurš man pa dzīvi grib izlikt padenis. Es braucu tam pāri ar vieglu smīnu un labu atdevi. Skills ir tas, kas mūs te atdala. Vilšanās ir tā, kas tevi pamani. Ko tu vispār vari izdarīt? Runa tālu no pirmklasīga sāna. Tu man saki paga, es tev saku labi. Man nav laika putns badīt, tik pie zemes spiest un samīt. Tā, ka māti nevar pazīt, un fāters šokā paliek arī. Dzenīt, kāpēc tu tik tramīgs, nu? Kurš tev mācīja bliest tik vaļīgi? Bļāviens diezgan funny, tagad projām vaļī. Tev nav iekšās galīgi. Skaties. Ej. Galīgi, ok. Darījus un Dzenis kopā veido bildi 2D, savukārt Jumanis un Ekšā kopā rāda 3D. Nu jau pīzdēts, es īsnēs. Ai, ok. Es priekš šitā battle skaitot pārāk ahujen, un ja tu te atnāc pacelties, es būšu tava band. Es priekš šitā battle skaitot pārāk ahujen, un ja tu te atnāc pacelties, es būšu tava band. Rounds.
Ok. Sorry. Manuprāt, vēl nekas nav zināms, kas ir uzvarējis, kas nav uzvarējis. Vēl nekas nav zināms. Bet vai mēs varam iedot lielu troksni pēdējam šī battle raundam? Dzeni, aiz tevis ir pēdējais vārds. Aiziet! Ej, Dzeni, aiziet! Ej. Uz bītu lūpa ķipa granātmetējs esot, bet ar savu flovu papistu tu akapellas betlos, tāpēc pohuj. Nepis man, ja patukši dirs, da tu papisīsi betlu tā kā jakuzas pirkstus. Labāk paklusē milzi un laukur atsutē dirsu par tavām relīzēm smagāks manas 8 rindas. Esmu pārāk brīvs veici, kad nāku parādīt repu. Redzi līmeni, es ceļu tā kā Aladins deķi. Vai kāds saprata, ko teicu? Bļaģ, es nezinu vairāk, bet zinu savas rindas skaitīt vari pēdiņu praidā. Kaut viss, ko tu dari, neslikti, ne labi, tāpēc tevi nevar paredzēt, jo nezini, ko dari ar tik netīru skaņu. Nāci besīt vīrus, bļa, tu reperu skalā, esi 4 ar mīnus. Tā līdzeni bliežu par to, kāds izsmiekls ir. Tu esi kaut kur aiz olām, tātad visiem pie dīrsas. Es bez stiliem te 100, bet man ir tīrākais vokāls, da bļa, tu nebūtu labākais, bļa, pat fītāru notāru. Tā formāli tev vajadzēja ko labāku uzbliest. Es bez saprāta uzspiest tevi kabinu uz āķa bez hukiem, kā fakes. Tu betlu labprātāk beigtu, labāk aizpis prom tagad. Pirms es atkārtoju karsti kā reiz, netiks man līdzi, pat ja rakstot kāds palīdz. Tevi saukt par MVP, tāpat kā Rīgas saukt par mazo Parīzi. Tu esi nulle, jā, un es to tā teicu. Ja tu pārstātu repot, tas būtu zero waste. Tev vajag troksni lielāku un to pieprasu mudīgi. Par tevi troksnis ir lielāks pat tad, kad piesaka žūriju. Tāpēc aizvācies no repa, diez vai prasīs, ka vēl vajag. Visi papisīs malā, ja tu taisīs stage dive, tāpēc pietiek bliest. Viņš uz battle piespies ciet, izlidosi tu no krasta un no 115. Ok. Super, man patīk. Var redzēt, ka ir fināls, var redzēt, ka ir fināla pēdējā šīs sezonas battle. Tāpēc... Vai mēs varam iedot troksni pēdējam raundam šajā battlā? Mēs esam to izdarījuši, tāpēc Eikšo, aiziet! Aiz tevis ir pēdējā atbilde šajā sezonā! Aiziet! Ej! Ej, ko? Es nekad nezaudēju, es tikai uzvaru vai mācos. Dzenis apšaub manas spējas, bet nespēju ietērpt to vārdos. Nu vismaz tā, lai skaidri dzird, ko knābis tavs te mēģina bilst. Man vēl tikās kā cirvis. Tālu vairs nerabīja, kas ir viņi. Tev nav rēķina, cits tur rēķina un dirs tagad mēģinē litru. Jā, šitais putns ir feikāks par vistu. Ha, netiks sveikā tu caur te čist. Domā tavs teiktais kādam te pis. Nē, pret mani skaitīt ir risks. Jā, vari sākt lēnām ceļos jau kris. Eikšo priekšā tavā, gluži kā tērot prieri, kuru tu daudz jau pieri. Jo knāpis ir salūzis viegli. Tā, kārtēji uzvar tev paslīt garām. Redzi mani kapājam no sākuma līdz pat galam. Dzeni faktu priekšā nostādīt vajag. Koks nav vainīgs, ka tu nevar šo panest. Nahuj, vispār ir atklāti bargs. Sirds dziļumos tu gribi šo panest. Tev batlos uzvaru tik daudz, cik man ir rozā drēbju. Tātad precīzi nevienu. Cenīts mēģina episki bliest, bet iznāk tikai neslikt spriest. Visādi pinās pa kājām man bieži, bet šitāds pirmoreiz gadījies briedz. Super. Ok. Labi. Es nekad nezaudēju, es tikai uzvaru vai mācos. Dzenis apšaub manas spējas, bet nespēju ietērpt to vārdos. Es nekad nezaudēju, es tikai uzvaru vai mācos. Dzenis apšaub manas spējas, bet nespēju ietērpt to vārdos. Ko? Nost! Ok. Da nē, Dzenis īstenībā labi repo. Cepuru nost, paldies jums visiem. 3-7-1 no sākuma līdz galam. Peace!
Vai mēs varam iedot troksni šim batlam? Ideāli, bet tagad ir pienācis, kas vienmēr battle beigās. Mēs uzzināsim, kurš ir uzvarējis. Jo pa 3. vietu arī mums ir balvas. Nav, protams, naudas balvas, bet kaut kas labs ir. Tāpēc pirmais, kas teiks, ko ir dzirdējis, ko ir redzējis, ir Kreisā krasta apvienības dalībnieks, talantīgs mūziķis. Punkts uz iedodam troksnī! Melnā piekdiena, kā bija? Par batlu, jā, šeit īstenībā bija 2 galējības. Viens ļoti labi skaita uz beatu, ļoti labi plūst, izklausās skilētu, bet trūks punchline. Otrā pusē bija punchline, bet ļoti nepārliecinošs beat, ļoti kokaini. Un brīžiem arī grūti bija saprast, Ekšo bija daudz labāka dikcija. Trešajā raundā izskatījās, ka Dzenis laikam paņems iespējams, jo bija šī advancētāka flow un uz publiku nostrādāja. Un es līdz pašam pēdējiem brīdim domāju, kas ir labāk, punchline vai skills un plūšana uz beata. Kā jums liekas? Skills? vai punchline? Nu jā. Un par cik šis ir 3-7-1 battles, un šeit mēs skaitam uz beatiem, es uzvaru dod Ekšo. 1-0! Tas nav viss, jo mums šoreiz ir 5 žūrijas locekļi. Ok, nākamais, kas teiks, ko ir redzējis, ir, manuprāt, viens no leģendārākajiem cilvēkiem, kas ir ielicis vesels vēsturi hip-hop mūzikā un nesen ir savācis arī pilnu arēnu Rīga. Tas ir Meisa, jeb Gačo, iedod troksnī! Labvakar! Pirmkārt, es gribētu pateikt tiešām lielu un milzīgi paldies par to, ko jūs darat kultūras labā. Tiešām tas ir fenomenāli un tas ir ļoti labi. Aplaus, draugi, par šo, kas te tagad notiek. Par rap battle un par hip-hop kā tādu. Paldies jums tiešām. Tas ir viens. Otrs ir tas, ka es varētu tagad uzskaitīt, kas ir labāk, vai tie ir panči, vai uzskaitīt tur pančus, cik katram bija vairāk un kāds katram bija flows. Es pateikšu tā. Man tāds rap battles un tas ir panči. Es nāku pēc humora, es nāku pēc kaut kādiem ironijas devas, vai par sevi, vai par citiem, bet piedodiet, man tie ir panči un šoreiz Dzenis, es atvainojos, bet visu cieņu abiem dalībniekiem, tiešām. Oh, shit! 1-1! Vēl nekas nav zināms. Nākamais, kas pateiks, ko ir redzējis un dzirdējis, ir hip-hop un R&B izpildītājs Exposure! Jā. Nu, es šeit biju paņemts, lai klausītos tehniku. Un šodien ir tāda dilemma starp punčiem, starp ļoti... Man personīgi Dzeni ļoti pārsteidzi pozitīvā ziņā. Ekšo bija noteikti daudz patīkamāk klausīties, daudz labāks skills. Dzeņa asumi, man liekas, ka man sirdī trāpīja nedaudz vairāk. Un līdz pēdējiem brīdim nevaru īsti izlemt, bet šoreiz, man liekas, es atdošu punktu par punčiem. Punkts Dzenim. 2-1! Intensīva spriedze. Nākamais, kas teiks un atdos savu balsi, ir leģendārs, manuprāt, battle MCs, kurš piedalījies neskaitāmos battlos, un leģendārs hip-hop izpildītājs Nātram troksnī! Šovakar interesanti bija, bet es varu pateikt to, ka Dzenis noteikti paņēma ar to, ka viņš nomučīja visu. Ekšo būtu ļoti liels izredzes, ja Ekšo nebūtu reāli nomudījis. Un tāpēc man balss noteikti aiziet Dzenim. That's what's up. Mēs jau zinām, kas ir uzvarējis, bet pēdējo balsi iedos talantīgs producents, beatmakers Latvijā, Oriola. Iedod no Oriolam troksnī! Oh, yeah! Paldies jums, labvakar! Jā, principā, jā, Džeki, kolēģi man visu pateica, vai ne, priekšā. Dzenis saturs daudz krāsaināks, daudz piepildītāks,
bet arī dikcijas un plūsma. Tev dzene vajadzētu piestrādāt vēl, vai ne? Tas ir vairāk kā skaidrs. Eikšo, tu daudz vairāk biji. Es nepārdzīvoju, neuztraucies. Jā, večkiņ, bet, ko lai es saku, jā, dzenim no manas punkts un viss skaidrs. Paldies jums, Džeki. 4-1. Mēs varam droši apbalvot Zeni ar 3. vietu 1. sezonā no Jāgermeistera. Mūsu sponsori arī balvas dāvans skaistas meitenes ir šodien šeit ar mums no Jāgermeistera. Ejo, tas bija 3-7-1 battles. Mūs atbalsta Hoodshops, mūs atbalsta Jāgermeisters, mūs atbalsta XL Energy, Master Photo un T-Studio.